Laikraksta Kurzemnieks raidieraksts Kurzemnieks runā. Klausies portālā Kurzemnieks LV, YouTube, Spotify un Apple podcasts. Labdien, esmu Inti Jansone. Šodien raidierakstā Kurzemnieks runā viesos ir labdarības organizācijas Tabitas sirds projektu koordinātora Kultīgā Vineta Brūdere-Sedliņa. Labdien! Vineta, jūs ļoti daudz nodarbojaties ar labdarību, arī tā skaitā ar labdarības vākšanu un arī paciņu taisīšanu, gatavošanu Ukraiņiem. Kāda ir tāda jūsu pieredze? Kas varbūt šobrīd ir tas aktuālākais? Jā, mēs ik pa laikam organizējam sūtījumus uz Ukrainu. Lielākoties tie ir apģērbi, ko mēs varam no Kuldīgas aizsūtīt. Tāpat arī pārtika, tādi, kas ilgi uzglabājās, sausā pārtika. Ja mums ir noziedot medikamenti, tad arī medikamentus varam, protams, nogādāt. Principā vajadzības visu laiku mainās. Atkarībā arī no sezonas. Piemēram, rudenī, kad tuvojās ziema, tad frontē tiek lūgts tranšai gatavošanai materiāli, tāpat dažādi palīgi līdzekļi, lāpstas, cirvji, naglas ir bijušas arī prasītas. Jā. Tā kā atkarībā no situācijas frontē Ukrainā tas vajadzības mainās. Šeit arī uz vietas jūs rīkojat pasākumus, piemēram, tās pats sveces lejāt. Jā, sveču projekts mums ir vismaz reizi gadā. Cenšamies 2 reizes gadā, kad arī iedzīvotāji piedalās un arī paši ukraiņu ģimenes piedalās ar ierakumu sveču gatavošanu. Jā, un tad mēs nododam konvojiem, kuri brauc, kuri var paņemt, jo nav noslēpums, ka ierakumu sveces ir ļoti smagas. Viņas aizņem transportā ļoti daudz vietas. Šo pēdējo, kad mēs gatavojām, nodevām Ventspils Ukraiņu biedrībai. Bet šobrīd arī kāda akcija vai tiek rīkota vākt paciņas kādas vai sūtījumi veidot šobrīd? Patreiz šobrīd uz doto brīdi nav neviena aktīva akcija, bet mēs esam ierunājušies ar Latvijas vienu no lielākajām biedrībām, Tavi draugi, kuri veido sūtījumus uz Ukrainu tieši par maskēšanās tīklu, arī veidošanu Kuldīgā. Un pagājušajā mēnesī nosūtījām uz Rīgu uz Taviem draugiem kaprona zeķu bikses. Tāda akcija gan varētu teikt ir šobrīd aktīva, ja iedzīvotājiem ir mājās, sievietēm iekrājies, var nemest ārā un var nest mums uz stacijas ielas 6, uz Tabitas sirds noliktavu. Tad mēs savukārt sūtam uz Rīgu. Jā, to gan varētu teikt, ka tā ir aktīva akcija. Jo no šiem materiāliem Ukrainā gatavo maskēšanās tīklus, jeb tā saucamos ķieģeļus. Viņos liek iekšā putoplastu, un tad viņš ir tāds tīkls, kas, var teikt, nomaskē ieročus, tehniku svarīgāko. Jā, tas ir tāds jau inovatīvs produkts. Un runā, ka cilvēki mazliet ir paguruši no ziedošanas, no labdarības. Saki, kāda ir tā tava pieredze? Diemžēl, jā, arī brīvprātīgie nogurst, un ik pa laikam ir jāpaņem pauzīt, jāatpūšās. Varētu teikt arī, ka ziedošanas tomēr tāds atbalsts arī ir samazinājies. Būsim atklāti, arī mums pašiem Latvijā ir grūti, iedzīvotājiem ir grūti, maksājumi ir jāveic un komunālie maksājumi. Paldies Dievam, turpina ziedot, ir regulārie cilvēki, kas piezvana. Mēs esam salikuši kastē to un to, vēlamies nodot Ukrainai. Jā. Var teikt, katru mēnesi kāds piezvana, kuldīcinieks aktīvais, kurš atcerās. Un tad ir tādi, kuri vēlās tieši ģimenēm, bērniem, lai mēs nosūtam. Ir cilvēki, kas atdod zeķes, mazas zeķītes arī sādītas, un tad mēs varam nosūtīt slimnīcām vai bērnu namiem. Katram, kas ir, to cilvēks, varbūt tās nav materiālās lietas, tas varbūt ir laiks, ko viņš var mums veltīt, atnākt uz noliktavu un arī palīdzēt, safasēt, izšķirot. Arī tas būtu atbalsts Ukrainai un vietējiem ukraiņiem un arī vietējiem iedzīvotājiem. Bet tavā praksē pieredzē ir palicis prātā varbūt tāda interesantākā, siltākā lietiņa, kas ir ielikta sūtījumā,
uz Ukrainu. Jā, tie ir bērnu zīmējumi. Arī klāt pie zeķītēm, arī kundze, kur radīja zeķītes, bija pielikusi labu vēlējumu karavīriem. Pat bija iztulkojis ukraiņu valodā. Tas bija mīļi, ļoti sirsnīgi. Tā, kad piedomā ne tikai par to materiālo lietu, bet tā attieksme, lai tiktu iepriecināts. Atgriežoties vēl nesenā pagātnē, kad tikko sāk parādīties pirmie ukraiņi pie mums Kuldīgā, kas bija tie steidzamākie darbiņi, kas jums kā labdarības organizācijai bija jādara? Tas pats sākums, kā mēs Kuldīgās sākām, vispār ir tāds, man liekas, veselas intervijas vērts, kā mēs vispār atvērām durvis. Tas bija burtiski pāru dienu jautājums, kad atradās telpas, kad man zvanīja Inga Bērziņa, bijusī domas priekšsēdētāja, un teica, vai Tabits Sirds varētu būt tie, kas uzņem ukraiņus Kuldīgā, jo viņi iebrauc ar maisiņiem, ar mugurssomām, un viņiem principā nav maiņu drēbes. Tad es atceros, kad es braucu, tas bija marta sākums, pie Lidijas, pirmā ukrainiete bija Lidija ar 2 bērniņiem, kur iebrauca Kuldīgā. Viņa bija izmitināta sporta skolas baseinā, istabiņā, kopmītnēs. Un tad es viņai aizvedu arī bērniņiem drēbes, apavus, arī gardumiņus es nopirku, un cik viņi bija priecīgi par to, ka viņi ir iebraukuši vēlā vakarā un ka ir kāds, kas sagaida svešā vietā. Tā arī pirmā palīdzība bija, ko mēs darījām. Tie bija apavi, apģērbi, higienas preces. Bieži arī mums lūdza vienkārši ūdeni, vai jums ir minerālu ūdens, mēs esam pēc tālu ceļa, vienkārši padzerties, jo ir bijuši pāris dienas tikai sausā pārtika. Bija tiešām tādi, kas iebrauc tajā pašā dienā un nāca pie mums, meklēja, iedot mūsu kontakti. Tad bija vīrietis vārdā Jurijs, kurš iebrauc ar sunīti, un tad es braucu pirkt suņa pārtiku. Dažādas tās vajadzības un vēlmes ir bijušas. Bet viņiem ierodoties šeit, kas bija tas grūtākais? Vai tā valodas barjera, vai neziņa, kā rīkoties, ko darīt, vai sadzīve? Tas pirmais noteikti bija tāds apjukums. Mazpilsēta, jo viņi jau visi nāk no lielām Ukrainas pilsētām, no miljonu pilsētām. Mazpilsēta, maz iedzīvotāji, klusums, nelido lidmašīnas, nav droni. Pirmais, kas viņus pārsteidz, bija klusums un miers. Un tad arī bija informācija, kad ir tādi, kas ir nogulējuši 2-3 dienas vienkārši relaksējoties, tā ka neko nevajag. Drīzāk es teikšu, ka priekš manis varbūt bija tādi mazi pārsteigumi, jo pirmais jau saziņa, kā sazināties, jo es neteikšu, ka man krievu valoda būtu tik labā līmenī sākumā bijusi, ukraiņu vārdus. Es teikšu, tā nevienu nezināju, lai sarunātos. Bija tādi vārdi, ko viņi prasīja, vai jums nav, piemēram, gludeklis. Manā izpratnē nebija, kas tas ir, kā to iztulkot. Vēl dažādi tādi vārdi, ko lieto viņi, bet mums tā kā ikdienā mēs tādus vārdus nezinām. Tad man bija blociņš, es biju pierakstījusi tos vārdus, lai es tā kā uz priekšu zinātu. Un tā es pamazām un iemācījos un varēju vieglāk ar viņiem komunicēt. Jā. Un kā ir šodien, kā ukraiņu ģimenes šeit ir iejutušās? Mēs varam arī viņus saukt jau par kuldītniekiem. Es domāju, ka noteikti, ka mēs jau ģimenes, kas dzīvo pie mums 4 jau vairāk gadus, mēs varam saukt par vietējiem. Viņi pamazām integrējas, kāds ātrāk, kāds mazliet lēnāk. Bet noteikti, ka tie ir mūsējie, jā. Un ir tādas ģimenes, kas paliks šeit noteikti uz visiem laikiem. Var teikt, ka mums ir arī kopienu sadarbība izveidojusies. Es teiktu, ka jā, un pat vēl vairāk ukraiņu kopiena ir izveidojusi biedrību Kuldīgā. Viņi ļoti aktīvi darbojas un cenšas meklēt projektus, kā iesaistīties, kā savējos iekustināt, integrēt. Es pat teiktu, ka mums Kuldīgā ir tādi labie piemēri uz tāda Latvijas fona. Es zinu, ka arī tev bija pieredze doties līdzi kravu, kad tika vesta krava. Zinām kravu uz Ukrainu un bija devusies līdzi šajā ceļā. Kāda bija šī pieredze tev?
Tas bija jau 3 gadus atpakaļ. Tas bija 23. gada martā un maijā 2 reizes aizbraucu uz Ukrajinu. Tas bija ļoti mērķtiecīgi, jo, var teikt, gadu jau mēs bijām snieguši humāno palīdzību Ukrajinai. Un no sabiedrības puses nāca tādi kā mīti, kur šī humānā palīdzība aiziet, kas viņus saņem. Man gribējās redzēt, kā ir patiesībā, kam mēs sūtam, kur tas nonāk. Un tad, pateicoties biedrībai Mūsu Ligsta un Rainai Ņištai, es varēju piebiedroties viņu konvojam gan martā, gan maijā. Un, protams, kad mans skatījums mainījās par Ukrainu kopumā, mani mīti sabruka. Manai arī bija ļoti daudz mīti, ka varbūt Ukraina ir ne tik ļoti attīstīta Eiropas Savienības valsts, bet pilnīgi tā nav. Ir tādas sfēras, kur viņi ir pārāki par mums. Kad es atgriezos atpakaļ, man aicināja uz sarunu arī domē speciālisti, un tad es arī stāstīju, ka ir tādas nozares un jomas, kur viņi ir tā kā augstāk jau pakāpušies, ka mums vajadzētu pamācīties daudz kur. Un šobrīd laikam arī mums būtu jāmācās militārā jomā, aizsardzības jomā daudz lietas. Manī pamainījās, un es redzēju to, kā cilvēki izdzīvo ikdienu starp šaušanām, starp droniem, starp visām tām šausmām, kāda ir ikdiena. Un mani pārsteidza miers, kāds tur ir. Kad, tas bija tāds neaprakstāms. Jā. Varbūt es nezinu, kā mēs šeit rīkotos, kur mēs varbūt meklētu paslēpties, patvērtnes. Tur ir tāds apbrīnojams miers tomēr. Vai tā ir jau rutīna bija tad iestājusies, arī šobrīd es zinu, kad vairs neviens nekur nebēg, neslēpjas, turpina ikdienas gaitas darīt. Vai bailes vai pašai nebija tajā brīdī, kad bija Ukrainā? Pirms braukšanas es galvā biju izgājis cauri dažādām, kas varētu būt, ja notiktu. Braucot prom, es noslēpu mājas atslēdziņu, rezervas atslēgu, ja gadījumā kas notiek, lai tiek manā mājā. Bet esot tur tās bailes, es nejūtu. Es nemāku izskaidrot, kas tas ir, kāpēc tā ir. Atklāti sāk, nebija tā, ka būtu bailes. Mēs bijām maijā, tieši mums iekrita 9. maijs, kad mēs arī bijām Kijevā un redzējām, ka gatavojās Maidana laukums, tiek saposts karogi, un kad iespējams vakarā būs prezidenta uzruna. Un tad jau nāca tāds signāli, kad iespējams, kad varētu būt arī kaut kāds apšaudes un nedroša situācija. Bet es nezinu, iekšā nebija baiļu sajūta. Vai arī aprunājies ar vietējiem cilvēkiem, uzzināja viņu stāstus? Jā, vai arī tā komanda, kas mēs bijām, ka viņi deva tādu patriotismu, tādu aizsardzības sajūtu, ka mēs esam tā kā pasargāti tur, lai cik jocīgi nešķistu. Jā, mūs tur sagaida arī vietējais vārdā Bogdans, arī no bruņotiem spēkiem. Viņš abās reizēs mūs sagaidīja. Mēs tikām izmitināti drošā vietā. Likās, ka ar mums nekas slikts nevar notikt. Varbūt arī tā apziņa, ka mēs darām labus darbus, ar mums nekas slikts nenotiks. Vai dotos, ja būtu iespēja dotos atkal tālajā ceļā? Tagad es laikam došos tad, kad būs miers Ukrainā. Šobrīd nē. Ne tāpēc, ka man būtu bail, nedēļ bailēm. Šobrīd ir cita situācija arī manā privātajā dzīvē, un šeit ir ko darīt. Jā. Es zinu, ka tev tiešām ir ko darīt, jo atkal īsteno projektu saistībā ar ukraiņu jauniešiem un bērniem, un lai viņi varētu šeit apgūt latviešu valodu. Pastāst varbūt vairāk par to projektiņu, kā mums veicās. Es teikšu tā, ka projekti Ukraiņu integrācijai mums jau ir 4. gadu. Principā no 1. gada jau es esmu iesaistīta. Sāku caur biedrību Latvijas mazpulki, kultūra orientācijas kursi Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Tagad šobrīd caur biedrību sadarbības platforma latviešu valodas apguve Ukraiņu bērniem. Kuldīgā ir iesaistīti 15 bērni. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, piekdienās un svētdienās.
Un bērni tiešām nāk ar prieku un prasa, kad būs nākamā reize un cik mums ilgi būs vēl jāmācās. Kopā ir 120 stundas, kas tiek apmaksātas bērniem. Tā kā jā, ļoti veiksmīgi. Un tad varbūt kā šis sākās, kāpēc mēs tieši sākām Kuldīgā ar latviešu valodas kursiem, jo pie manis vērsās vairākas ukraiņu mammītes un prasīja, vai nevarētu, vai caur sociālo dienestu, kurā es strādāju, vai ir kādi projekti, lūdzu pameklēt iespējas, jo ir bērni, kuri skolā netik labi tiek līdzi, jo ir tā valodas barjera tomēr. Mums ir tehnikumā vairāk ukraiņu bērni, arī kur mācās specifika, tehniski jautājumi, mācību priekšmeti. Un tad es sāku interesēties un atsaucās šī biedrība, kad ir Kuldīgā iespējams, ka mēs varam šo projektu tā kā koordinēt. Jā. Vēl ir kādi projekti, ko tu īsteno saistībā, lai palīdzētu iejusties vai integrēties šeit? Šobrīd vēl ir tapšanas procesā atkal caur biedrību Latvijas Mazpulka. Jā, mēs plānojam iesniegt SIFā, Sabiedrības integrācijas fondā. Bet tas ir tapšanas stadijā. Parasti šie lielie projekti sākās jūnijas, jūlijas vai pat augusts, un tad līdz gada beigām. Kas ir iecerēts tajā projektā? Arī tāpat integrācijas jautājumi. Es zinu, ka ir vēl nebijis 24 stundas katram ukraiņu iedzīvotājam. Tieši teiksim tā, vērsts uz viņa interesēm, uz viņa vajadzībām. Tad tiks piemeklēti. Turpat, es zinu, ir mentori, būs psiholoģiskā palīdzība. Kā tas viss izskatīsies dzīvē, dabā, tad redzēsim. Jā, bet arvien vairāk šie projekti jau kļūst tādi mērķētāki uz konkrētu personu. Jā. Tā kā nav tā kā uz grupas vajadzībām, bet uz konkrētiem cilvēkiem. Ko tev pašai nozīmē iesaistīties šādā labdarībā, palīdzēt citiem? Mēs bieži dzirdam sabiedrībā šo vārdu labdarība. Man tie ir vienkārši labs darbs izdarīts, varbūt papildus darbs manam ikdienas darbam. Grūti atbildēt. Es teikšu tā, man šis darbs, ko es daru ikdienā, varētu teikt, ir sācies jau bērnībā. No manas mammas. Mana mamma arī ir sociālā darbiniece un arī vēl tam plus dara vēl, teiksim, labdarības darbus. Ar Snēpels baznīcas restaurāciju, celšanu, ar vēl citiem projektiem. Man bērnība, man tāda viņa bija, es to redzēju, ka mamma darbojas aktīvi, palīdz iedzīvotājiem, jo tajā laikā vēl nebija tāds sociālais darbs, bet viņi to vienkārši darīja. Un es domāju, ka tas man ir gājis līdzi kā pašsaprotama lieta. Nekad neesmu domājis, ka labdarība kā labdarība. Vienkārši tu dari cilvēkiem, palīdzi, sniedz atbalstu. Priekš manis tas nav tāds, varbūt nekas īpašs. Bet Kuldīgā ir daudz brīvprātīgo, kas palīdz tev darboties. Varētu būt vairāk, šobrīd nav ļoti daudz. Mēs esam 6 meitenes. Jā. Arī mans dzīvesbiedrs Ivans palīdz, ļoti atbalsta to, ko viņš var darīt. Viņš arī palīdz projektos ar ukraiņiem, runā ar viņiem, motivē viņus, jo ne visi ir ļoti tādi, kuri uzskata, ka vajadzētu piedalīties. Daudz ir tādi, kuri ir sakārtojuši somas un gaida, ka viņi brauks atpakaļ mājās uz Ukrainu. Tā kā viņš man ļoti daudz palīdz. Jā, ja varam runāt, kā sākās jūsu stāsts ar Ivanu? Mūsu stāsts arī sākās Stabicas sirds noliktavā, kad viņš atbrauca 22. gada jūnijā. Tad tur, var teikt, arī sākās mūsu stāsts. Viņš ienāca noliktavā, vienkārši kā ukrainis pēc palīdzības, un tā mēs laikam sastrādājāmies. Un arī, kad es 23. gadā biju Ukrainā maijā, tad viņa mamma brauca uz Kuldīgu. Viņam vecāki joprojām dzīvo Ukrainā un Hersonā. Tad bija tāda situācija, kad Hersona uz tām dienām bija aizslēgta. Tur bija tāda situācija, ka varēja būt ļoti slikti, jo viņa jau bija pabijusi okupācijā.
Un mēs aizbraucām uz Hersonu ar konvoju pakaļ viņai. Un tad viņa atbrauca uz Kuldīgu. Tad viņa šeit bija 3 mēnešus nodzīvoja. Bet nu jau viņa ar vīru reiz gadā atbrauc ciemos. Pagājušā vasara bija un tagad plāno augustā būt. Kā Ivans iejūtās mazpilsētā, jo viņš tomēr nāks no lielas pilsētas? Jā. Ivans arī pamazām mācās latviešu valodu. A1 ir apguvis, tagad būs A2. Ļoti daudz mācās, lai būtu tāda bāze, profesija, lai varētu vieglāk darbu atrast. Ir tagad C kategorija ir izmācījies, un tagad būs CE. Lai var teikt šeit Eiropā, lai viņš nebūtu vienkārši melnstrādnieks, kā saka, lai viņam būtu tāda bāze, jau viņš varētu vieglāk atspērties. Protams, ka mazpilsēta, jā, pie tās ir jāpierod. Bet tā kā viņš ir dabas cilvēks, viņam patīk daba un makšķerēšana un viss, kas ir tāds ekoloģisks, tad viņam šeit patīk. Jā. Vai jūs ģimenē, kopā kura valoda tad vairāk? Latviski centies runāt ar Ivanu vai tomēr arī krievu valodā? Saziņa vai angļu valodā? Nē, abas valodas, gan latviešu, gan krievu. Bet ziņas mums iet katru dienu, mums iet ukraiņu ziņas, mēs klausamies. Gan no rīta, gan vakarā. Tās gan ir ukrainiski, jā. Tad man ir jāmācās ukraiņu valoda. Ausis ir piešāvušās, kad es varu saprast un to kontekstu vismaz. Viņš prasa, kā sauc to, kā pareizi izrunāt to. Mums ir ļoti sarežģīts galotnes tomēr. Sieviešu dzimta, vīriešu dzimtē, kad ir tādi vārdi, ka viņam loģiski neiet kopā. Tad ir jāizskaidro. Kad, teiksim, tās kopīgās intereses, vaļasprieki, kādi jums ir, ko jūs darat brīvajā laikā? Brīvajā laikā braucam makšķerēt. Arī atpūt mums ir dārzā, mēs iekopjam dārzu, taisam dobes. Jā. Meklējam receptes, dažādas interesantas, tas Ivanam ļoti patīk. Viņš meklē receptes un arī šodien atsūtīja, mēs varētu pamēģināt to un to. Vairāk tie ir tādi gaļas sēdieni. Tas tā interesanti ir. Gan jau, ka viņam arī tas ir psiholoģiski vieglāk, ka nav jādomā, jo viņš arī atver ziņas, kas notiek Hersonā. Katru dienu ir dronu uzbrukumi iedzīvotājiem, autobusiem, ātrās palīdzības mašīnām. Mamma strādā laboratorijā, kas arī tomēr ir tāds augsta riska objekts. Tā kā ir tā spriedze ir, un paldies Dievam, kad ir kaut kādi hobiji, vaļasprieki, kur tā var aizmirsties kaut nedaudz. Jā. Pēc noslēgumā varbūt tās, kā tu domā, par ko mums vairāk būtu jārunā šajā podkāstā, Kurzemnieks runā par kādām tēmām? Gan jau par sabiedrību aktuālajām tēmām. Kuldīgā ir ļoti aktuāla tēma ir jauniešu bērni, jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, atkarības tāpat. Kā palīdzēt šiem jauniešiem, motivēt viņus. To es vairāk saku arī kā sociālā darbiniece, un arī kā 3 bērnu mamma, kurai ir, es teikšu, paldies Dievam, motivēti jaunieši, vēl mācās, studē. Man dēls ir ugunsdzēsējs glābējs Rīgā. Tā kā es domāju, šī būtu ļoti aktuāla tēma, ja jūs varētu viņu tā kā izgaismot, pieaicinot kādus speciālistus varbūt. Šodien raidierakstā Kurzemnieks runā viesos bija labdarības organizācijas Tabits sirds projektu koordinatora Kuldīgā Vineta Brūdere Sedliņa. Paldies, uz tikšanos! Paldies!